Policija notvērusi divus vīriešus, kas dienu pirms 9. maija apķēpāja Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietas. Viņa nolūks bija pārliecināt sabiedrību, ka noziegumu paveikuši latviešu fašisti. Tādēļ uz pieminekļa viņi atstāja ķēpājumus valsts valodā. Viens no aizturētajiem ir Saskaņas centra apvienībā esošās Latvijas Socialistiskās partijas biedrs. 8. maijā uz šī monumenta sienas parādījās stilizēta nacistu attēls, kāškrustu un uzraksts latviešu valodā. Policisti ātri vien izskaitļoja vainīgos, kas šādā veidā bija centušies kurināt starpnacionālo naidu. Abi gan tika cauri sveikā ar maigu sodu. Abi pieminekļa apķēpātāji ir krievalodīgie 30-gadnieki ar 9 klašu izglītību. Viens strādā par flīzētāju. Viņi atzinušies, ka dienu pirms 9. maija savu drosmi pastiprinot ar alkoholiskajiem dzērieniem pieminekli apķēpāja ar uzrakstiem latviski, lai sabiedrība uzskatītu, ka šo noziegumu veikuši latviešu fašisti. Arī datums visticamāk bija izvēlēts apzināti, lai notiekušais izskanētu pēc iespējas skaļāk un uzkurinātu emocijas. Tomēr plāni izgāzās un noziegums nekādu sabiedrības reakciju neradīja. Augusta beigās lieta nodota prokuratūrā un jau septembra sākumā abiem piespriests sods. Abas personas vainu ir atzinušas, nožēlojušas, nebija konstatēti arī vainu pastiprinoši apstākļi un tika nolemts piemērot prokuroru priekšrakstu par sodu, proti katrai personai 50 piespiedu darba stundas. Tā kā viena persona tika aizturēta jau uz 3 dienām iepriekš, tad viņai 24 stundas. Vainīgie paši pārkrāsojuši savus ķēpājumus un saveduši monumentu kārtībā. Lai cik ironiski tas nebūtu, viens no vandāļiem ir pārliecināts antifašists, Latvijas Socialistiskās partijas biedrs Andrejs Misņiks. Šī partija ir Saskaņas centra apvienības sastāvdaļa, kas katrā 9. maijā uzvaras laukumā uzstājas ar kaismīgām runām. Aizvien aktuālāks un aktuālāks kļūst jautājums par fašismu atzīšanu. Paskatieties, gan mums, gan Eiropā, Zviedrijā parlamentā tiek fašisti, Austrijā tas pats notiek, vairākās federālajās zemēs Vācijā. Pie mums Latvijā tik tālu viss aiziet, ka brīvi var nopirkt avīzi, ko atklāti aicina uz deokupāciju. TV3 ziņas sazinājās ar Socialistiskās partijas politiskās padomes sekretāru Ingaru Burlaku. Par partijas biedru, kas zīmē svastikas uz pieminekļiem, viņš sacījās neko daudz nezinām. Misņiks esot ierīts biedrs, vēlēšanās nekandidējot. Burlaks solīja, ka ievāks informāciju, notikušo pārnās ar partijas biedru un tikai tad varēs sniegt kāds komentārus kameras priekšā. Jānis Zvērsurs, Binders, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Saskaņas centra politiķi sapinušies paskaidrojumos par kāda sava līdzgaitnieka rīcību, kurš tika pieķerts apķēpājot pieminekļus. TV3 jau ziņoja, ka par šo rīcību tiesa sodījusi kādu Andreju Misņiku. Viens no saskaņiešu līderiem, Nils Ušakovs, noliedz, ka Misņiks atrodams viņu apvienības partijas biedru sarakstos, taču Socialistiskās partijas pārstāvi atzīst, ka Misņiks ir viņējais. Pagājušajā nedēļā ziņojām par diviem krievalodīgiem 30-gadniekiem, kas dienu pirms 9. māja uzvaras svētkiem dzērumā ar svastikām uzrakstiem latviski apķēpāja Otrā pasaules kara upuru kapus. Pēc aizturēšanas viņi atzinās, ka šādā veidā speciāli mēģināja izprovocēt sabiedrības naidu pret tā sauktiem latviešu fašistiem. Abiem tiesa piemēroja 50 stundu piespiedu darba. Viens no sūtītājiem ir saskaņietis Latvijas Socialistiskās partijas biedrs Andrejs Misņiks. Saskaņas centra vadītājs Nils Ušakovs noliedz, ka viņa apvienības rindās esošajā socialistiskajā partijā būtu biedrs vārdā Andrejs Misņiks. Vēl vakar Ušakovs apsvēra domu vērsties tiesā par TV3, prasot atcelt viņa prāt nepatiesās ziņas. Man ir prieks, ka jūs zināt šo cilvēku un vārdu un uzvaru. Un arī prieks, ka jūs arī aktīvi skatāties TV3, bet atkārtošu vēlreiz, mums nav dati, ka kāds no šiem kungiem būtu viens no politiskas partijas, kas ir Saskaņas sastāvu biedru. Atceraties, mums pagājušajā nedēļā zvanīja par to jūs bijat. Jā. Jums izdevās arī aprunāties, pajautāt, kā tur īsti bija? Mums ir prokuratūras atzinums, kur teikt, ka viņš ir sodīts kompetenti 50 darbiem par 6 mantas tīšu bojājumu. Un kā jūs partijā vērsties pie viņu, vai ne? Jā, protams, tas būs tiks izskatīts, ja pagaidām mēs esam tikai saņēmuši šo atzinumu. Nils Ušakovs jums ir zvanījis un kaut ko jautājis, jo viņš saka, ka neesot biedrs, ka TV3 melo. Nezinu, neko nevaru komentēt. Bet te jūs varat oficiāli atzīt, ka šis cilvēks ir jūs biedrs. Andrejs Misņiks ir mūsu biedrs, jā. Tā šodien TV3 ziņojuma atkārtot apvainoja Latvijas Socialistiskās partijas otrā galvenā persona, kurš turpināt Misņiku pazīstot personīgi. Notiesātais esot parasts ierīts biedrs, kas vēlēšanās nekandidējot. Jānis Zvērsurs, TV3 ziņas.